Valmiera. Valmiera. Valmieras puikas. To velti meklē Daugavā un ventā ar tās nāvā. Aiz ielām slēpjas Valmierā, uz Gaujas krasta stāvā. Mums gods par kreklu tuvāks un brīvībai par godu. Stāv pāri visam Valmierā ar Gauju līgumotu. Bērns skolas solus dibeni un smadzenes bērns vārdi. Un gudras domas karājas uz ausīm mums kā bārkstis. Ir gods par kreklu tuvāks un brīvībai par godu. Stāv pāri visam Valmierā ar Gauju līgumotu. Kur esi brīvā Latvijā, vienalga būsi mūsu. Spēj puikas, kas dzimst Valmierā, pat vēlam izraut uzas, jo gods par kreklu tuvāks un brīvībai par godu. Stāv pāri visam Valmierā ar Gauju līgumotu. Stāv pāri visam Valmierā ar Gauju līgumotu. Valmiera laikam bija tāda sevišķa vieta Latvijā. Un kāpēc sevišķi? Tā kultūra vieta interesanta bija. Bija interesanta ģeogrāfiskā ziņā apkārtne, dabas skati. Un kādu brīdi pētot Niklaus Strunks, tātad vienu no Valmieras puikām, dzīvi, Dairadi, viņa biogrāfiju, es saskāros ar tādu lietu, kā proti ārkārtīgi tā rosinošā, tāda uzlādējoša, tāda enerģētiski uzlādējoša tā vide ir bijusi. Kad mēs zaudējām to Valmieru, kuru apraksta Pāvils Rozīts. Un kā tas notika? Tas notika 23. septembrī, kad, patreiz, kā saka, strīdās vēsturnieki un zinātāji un nezinātāji, kāpēc nodega Valmiera. Vai Valmiera aizdedzināja vācu karaspēks atkāpjoties, jeb Valmiera aizdedzināja padomju karaspēks uzbrūkot. Tas ir padomju karaspēks uzbrūkot. Protams, ka pēc kara tūlīt tā koncepcija bija tāda, ka Valmiera nodedzināja vācieši. Ruīnu viņi tiešām bija nodedzinājuši. Un tas pats bija domājams arī Valmierai, jo bija liecinieki vēl pēc tam, kas atnāca no kara, kuri bija redzējuši, ka degpudeles sviests namos iekšā. Ja tie daži tur Kaķušas šāvieni kaut ko aizdedzināja, Kaķuša jau vairāk ir ierocis, kas ar šķembām darbojas, nedod, kā saka, degšanas efektu. Tā ir tāda apstrīdām lieta, bet fakts ir viens, ka viņa nodega no Sīmeņa baznīcas līdz pareizticīgo Sergiju baznīcai. Un šādā virzienā viņa dega tāpēc, ka ar retu izņēmumu vējš parasti mums ir no rietumiem, bet tajā reizē vējš pūta no austrumiem. Tas ir no šī pilsētas gala, no Luterāņu baznīcas uz Krievu baznīcas virzienā. Un tā tad virzīja liesmas iekšā pilsētā. Pie pareizticīgo baznīcas zināms tādu, bija kādreiz zināms tādu koku masīvus, lapu koku masīvus, un tas aizturēja tālāk degšanu. Kas notiek ar pilsētas drupām? Pilsēta noplēst pēc tam, jo Ļeņingadai vajadzēja akmeņus, atjaunot celtnes Ļeņingadā, ķieģeļus. Un Valmieras dzelzceļa stacija taču ir tuvu, aizved ar autokravām ielādē vagonos,
un aizsūta, kā mēs šodien teiktu, uz Pēterburgu. Kas ir tādi slavenākie Valmieras puikas, kas ienāk iekšā arī Rozīša romānā? Prototipi. Prototipi jau lielāko daļu ir kompilēti, kopā savākti, bet viens otrs ir zināms. Varbūt kā šī izzināšana patreiz notiek pa vēlu, jo vairs nav to liecinieku, kuri varētu par šiem prototipiem stāstīt. Pirmkārt jau tas ir literatūrā figurē, ka Pēters Laucis ir Pāvila Rozīša biedrs Linets Laicens. Leontīnai Drillei ir prototips. Un bija toreiz nevis viens, bet 3 gabals māsas un viss skolotājs. Romānā viņas ir vieni tirgotāji, un otri skolotāji. Otri skolotāji, un trešā netiek pieminēta. Bet faktiski būtībā bija 3 māsas skolotājas, un tās bija māsas Rulles. Drille un Rulle. Redziet, arī jau ir autors nav aizgājis tālu projām. Bija Aleftīna, tā ir Alise, jā. Bija Leontīna, tā ir Līna. Es piedodiet, es aizmirstu kā 3. māsu, jo viņa nestrādāja Valmierā, viņa strādāja Cēsīs. Un es arī, un viņas vēl pēc kara, viena vismaz vēl bija, tā kā viņas pēc 2. pasaules kara aizgāja viņa saulē. Tad ar ko mācījās kopā Pāvils Rozīts šeit Valmierā? Niklaus Stronke jau būtībā kaut arī piedzimis Polijā, virsnieka ģimenē, viņa tēvs bija virsnieks Varšavā, Varšavas garnizonā. No tēva celms viņam ir tieši Valmiera, tas ir Pilāts, Pilāta mājas, Valmiera mūjas zemē, un Stronke ģimene ir ļoti ievērojami bijis Valmieras sabiedriskajā dzīvē vienmēr, varbūt tādu mecenātu virzienā, jo pirmās ārtavas viņi taču bija tie, kuri meta Valmieras slimnīcu, apriņas slimnīcas celšanai. Valmieras puiku draudzība, kas sākās skolā, viņi turpinājās visu mūžu. Un ļoti sirsnīgi šī draudzība ir bijusi. Runājot par Niklausu Strunku, jāsaka, ka tieši šie Valmieras puikas faktiski arī viņu tā mazliet piesaistītais skolai, caur savu interesi pret literatūru, pret mākslu. Tie visi jau bija tādi nabadzīgi zēni, kas tomēr vērtē kādā turēja skolu. Pašu to mācību procesu. Niklaus savukārt ir bijis diezgan raiski noskaņots. Kāpēc šobrīd visā mūsu valsts mērogā vispār nepiemin 1905. gada revolūciju, lai gan šodien ir gada diena, 90 gadi paiet? Man liekas, ka tas ir atkal tāda alerģija pret visām šīm te revolūcijām. Paies laiks un... Bet tas bija ļoti nozīmīgi priekš latviešu tautas. Pirmo reizi mēs politiski mūsu pasaulē ievērojam. Jā. Bet vispār kaut kāda alerģija pret to patreiz. Kas jūsuprāt latviešu tautas vēsturē bija 1905. gada revolūcija? Tā bija visas latviešu tautas sacelšanās. Lielā mērā tā jau bija ne tikai sociāla revolūcija, bet tā bija arī nacionāli ievirzīta, vai ne? Jūs jau zināt tos lielos kongresus, kas notika, skolotāju kongresu, ja? Pašvaldību pagastu kongresu. Un tas interesantais arī, ka tās rīcības komitejas, kas tika ievēlētas visā Latvijā, tās jau pārņēma vairākus mēnešus praktiski varu Latvijā. Un tā laika vācu laikraksts, un arī zviedru laikraksts. Es esmu drusku pētījis to jautājumu. Zviedru jau lielie laikraksts, Svenska Dagbladet un citi, vai ne, sociāldemokrāti un tā. Viņi aprakstīja tos notikumus, un viņu izpratnē tur bija tā, ka Latvijā ir pasludināta republika, Latvijas republika, ja? Un Vācijā tāpat, un tur bija liels uztraukums, vai ne, ka te ir tagad ir radikāla, vai ne, latviešu republika. Tas, protams, tā nebija, bet fakts bija tas, ka varu uz vietām, uz zināmu laiku pārņēma demokrātiski ievēlētas rīcības komitejas, kur vēlēšana tiesības, tā kā te mums ir viena dāma, es redzu arī, bija sievietēm.
1905. gadā. Tātad varētu teikt, ka pirmā valsts, jeb zeme, kur sievietes ieguva līdzīgas politiskās vēlēšana tiesības, ir bijusi Latvija. 5. gadā, 6. gadā Somijā. Kaut kur es esmu izlasījusi tādu lietu, ka 5. gadā Valmierā varēja dzirdēt apses dēla runas tirgus laukumā. Viņam aplipuši skolas bērni, kas arī gatavi taisīt revolūciju. Tātad šī gaisotne, šis viss tas tāds revolucionārs viļņojums, tas laikam tā arī diezgan bija tāds uzbudinošs laikam, ja skolas bērni gatavi taisīt revolūciju. Un visdedzīgākais 11-gadīgais Niklāvs, kas gatavs tūlīt pat gāzt pastāvošo iekārtu un neatstājas no apses dēla Augusta Apsīša, kas viņam uzsauc, ko skaties kā krancis uz desu, stājies vidū. Un tādam puikam tas ir ļoti svarīgi, ja mājās viņa vectēvs viņam ar siksnu, kādreiz vecāmāte ar žagariem, bet nu te pēkšņi stājies vidū. Dzīvojot dubultā apspiestībā, tas ir tā ekonomiski un sociālā ziņā no Baltvācu muižniecības privileģētās un nacionālā un politiskā ziņā no cāra režīma. Ja. Nu, viens cilvēks ar pašapziņu un godprātu, es domāju, viņam jākļūst dumpiniekam. Bet, nu, tas dumpinieks vai nevar virzīties tālāk dažādā virzienā. Viņš var virzīties nacionāli demokrātiskā virzienā. Nu, teiksim, tie, kas iestājās par nacionālu Latvijas valsti, par demokrātiju, viņš varētu domāt toreiz jau nebija praktiski pārbaudīts, kas notiek, teiksim, tās augtās socialistiskās vai komunistiskās iekārtas attīstības rezultātā. Ja? Vai cerēt uz pestīšanu tādā socialistiskā revolūcijā un tādā socialistiskā tautu brālībā, vai ne? Tā jau nebija pārbaudīta, bet nu, tā daudziem. Un dažus vilināja, tas socialisms vilināja arī dažus latviešus ar to, ka viņš kļūst dalībnieks lielā kustībā, ja? Tādā pasaules kustībā, jo socialismam jau bija aspirācijas vai ne, uz globālu izplatību un globālu varu, un tā ideja par mūžīgu mieru, par mūžīgu sadraudzību un taisnību un tā tālāk. Nu, utopiskas idejas, kam pamatā ir, kas ir tāds zināmā mērā, ja es esmu par to citā sakarībā rakstījis, kas atvieto reliģiju. Tā ir reliģijas surrogāts, jā, viņš ir pilnīgi balstās, bet nu, reliģija ir vecāka tomēr vai ne par socialismu, un tur ir tie baznīcas tēvi, kas tur vēlāk izveidoja, tie ir teorētiski pamatoja. Viņi ir faktiski bijuši gudrāki, jo, redziet, viņi ar soli to vienlīdzību, taisnību un laimi un paradīzi, ja? Bet viņi nekad nesola to šeit zemes virsū, bet tur augšā. Ja? Tas ir ārkārtīgi gudri. To nevar nepierādīt, protams, bet to arī grūti apgāzt. Ja cilvēks tic, ja? Nu, var neticēt, kā jums patīk. Es par to daudz lasīju Zviedru publikai, sevišķi Zviedru valsts darbiniekiem un tādiem augstākiem cilvēkiem par šiem jautājumiem. Un es mēģinu tādu nobeigt, ka ja nu kāds nevar dzīvot bez ticības, ja? Vairums nevar. Jo vairums cilvēki ļoti vāji, intelektuāli vāji, nevarīgi arī un šaubīgi un bailīgi. Viņam vajadzīgs balsts kaut kur. Un to balstu dod reliģija neapšaubām, ticībā liels spēks, bet kas to noraida kā mājiņticība vai ne, un kā, teiksim, maldas, tad viņš to meklē citā ismā vai ne kaut kādā, vai no socialismā, komunismā vai līdzīgās mācībās. Bet tas ir ārkārtīgi bīstami, vai ne? Jo tikko mēģina praksē realizēt to laicīgo, to profāno reliģiju, vai ne? Tas ir visur līdz šim pierādījies pasaulē, visās vietās.
tas beidzās ar šausmīgu krahu, vai ne? Tas beidzās ar lielu teroru, ar lielu mežonību un cilvēku, vai ne, iznīcināšanu. Tā kā es vienmēr saku, ka es tā mēģinu savas lekcijas nobeigt par šo jautājumu. Es tā vēl uzzīmēju, saku, divas iespējas ir tā zvaigzne, tāds komunismu, teiksim, simbols piecstūrainā un krusts, es teicu. Bet ja nu jums ir nepieciešams izvēlēties, jūs nevariet dzīvot bez ticības, ja? Es pats esmu agnostiķis, vai ne? Es neticu nekam. Bet ņemiet krustu. Pie vēlnes, ņemiet krustu. Tas ir drošāk. Jūs nevilsaties. Nekad nebūs vilšanās. Tad otrā ir daudz sadeguši. Nu, jūs taču zinat tāpat kā es, kādi visi tie ideālisti, kas bija, kas cerēja uz to laimes valsts socialismu, vai ne? Kādu galvu viņi dabūja, vai ne? Sevišķi tie lielākie, tie aktīvākie. Nu, viņi ir kā mocekļi, ja? Mocekļi nāvē parasti. Šāviens pakausī. Nu, kas ir cīnīts stāvē, saka, viņi to bija pelnījuši. Kā būdā muļķi, vai ne? Pa muļķību jāmaksā. Reliģijām nekāda vilšanās nav. Ir tāds ārkārtīgi unikāls fakts latviešu literatūras, varbūt kultūras dzīvē, kā tā saucamais Šaņavska universitātes periods Maskavā. Tā ir privāta augstskola, kurā tiek savākt labākie krievu lektori, kuri politiski iemesli dēļ ir izraidīti no oficiālajām augstskolām. Pēc vilšanās 5. gada revolūcijā ļoti daudz šie cilvēki šajā universitātē pilnīgi par jaunu veido savus uzskatus. Pilnīgi pa jaunu. Un lielu lomu šajos uzskatu veidošanā Linardam Laicenam, ja var ticēt pulkveža Plensnera atmiņām 20. gadsimta pārvērtības, viņam ir tāda grāmata, kur viņu trijotne Pāvils Rozīts, pulkvežs Plensners, un Linards Laicens studentu disputos un pasniedzēju disputos ir visaktīvākie marksisma apkarotāji. Jā, visaktīvākie. Man šķiet, ka te ir tāds pilnīgi tāds asas frāzes, es viņas neesmu visu te izrakstījis, bet, piemēram, pulkvedis Plensners raksta. Laicens toreiz bija dedzīgs nacionāls niknākais marksismu līdējs. Būtu akmens, liktu maitai pa galvu. Viņš reiz šņāts, redzot kādu kursisti, kas bija atrāvusi jaunajam mētelim kabats, lai sītos proletāris kāku. 17. gada pirmajā pusē, tūlīt pēc pagaidu valdības nodibināšanās, iznāk Laicena grāmata Latvijas valsts 16 lapiņās, neliela grāmatiņa, kas principā piesaka to programmu, kur vēlāk realizēs Latvijas Atversmes sapulce. Es publicēju vienu rakstu Amerikā, Ņujorkā avīzē Laiks, plašāk rakstu Sarkanais semafors par Linardu Laicenu. Un viņš mani interesēja arī tad, kad es pētīju Latvijas neatkarības idejas attīstību, jo nevar paiet garām Laicenam. Jūs iepriekš sarunā minējāt jau viņa pazīstamo darbu Latvijas valsts 17. gadā. Brīnišķīgs darbs, gudrs un nacionāls, un kur nāk tas, es viņu teicienu, tagad es lietoju savos rakstos, ka viņš aicināja 17. gadā izmēst pārkrievošanas mēslus no Latvijas skolām un dzīt prom uz austrumiem krievu, aziātiskos un barbariskos ierēģņus činovniekus. Ja? Tas joprojām aktuāls jautājums šodien Latvijā. Izmēst nav izmēst. Bet tad, kā mēs visi zinām, kad Latvijas valsts tiešām nodibinājās, tad Laicens pārsviedās atkal otrā pusē cīņā pret šo pilsonisko demokrātiju. Kāpēc? Es domāju, izskaidrojums jāmeklē Laicena tīri cilvēciskā raksturā. Viņš bija stūrains, viņš nebija elastisks nemazākā mērā, un viņam bija tāda, ir cilvēkam vajadzīga, viņam bija jābūt opozīcijā. Ja? Tur bija dabīgi jaunajā demokrātiskajā republikā, tāpat bija parādības, kas bija kritizējams, vai ne, tur, un nekur neviena iekārta jau nav ideāla, un pasaulē, kungs, es vakar runāju par Zviedriju, piemēram, Zinātņu akadēmijā, tur jau dieva darbi notiek. Un viņš, bet nevis tagad, bet nevis pašs piedalīties aktīvi
un konstruktīvi strādāt, bet dragāt. Ja? Viņš bija dragātājs. 23. gadā Laicens bija Berlīnē un apmeklējis Hiromanti Gardu, ļoti slavenu Berlīnas hiromantu, un tā ir paziņojusi, pateikusi, ka viņam būs šausmīgs mūža noslēgums. Viņš tam nav ticējis. Viss pareģojusi, kas tur ir bijis. Viņš 32. gadā jau aizbrauc tur uz to sociālismu dzimteni, ko viņš pats bija ārkārtīgi labi raksturojis. Barbarisko Krieviju. Ja? Un es domāju, ka varbūt, es tā domāju, ja tanī brīdī, kā viņš tika likvidēts, varbūt viņam bija viens zināms apmierinājums. Viņš varēja teikt, jā, bet es jau pats to esmu ļoti labi aprakstījis, un man jau taisnība tomēr beigās. Ir publicēts Austrālijas Latvietī laikraksts, kas iznāk Melburnā, un tur vispār interesanti materiāli ir. Tur bija viens kāds ļoti informēts cilvēks, kas parakstījās tikai ar iniciāliem, AB, man liekas, par Laicenu, tāda sērija, rakstsērija. Un tur viņš apraksta, tagad, ka Laicens cietumā nonācis ir Maskavā, ja? Jācietī. Un tas kameras biedrs, tas ir krievs kāds. Viņš sarunājās, bet tas krievs jūt, ka viņš ar lielu akcentu runā krieviski. Ka viņš nav krievs, viņš saka, nu, no kurienes viņš nāk? Nu, Laicens saka, no Latvijas viņš. Nu, kā jūs nokļuvāt šeit? Tā saruna briesmīgi interesanti. Viņš saka, ka viņš atbraucis ir pats tajā 32. gadā. Kā viņš saka, jūs pats labprātīgi? Jā, viņš teica, viņš rakstnieks pie Sāķers. Krievs saka, un uzreiz viņam uziet gaismam tā baigā ironiskā piezīme. Es saprotu, visu zemju proletārieši apvienojas. Padomju vara, noslapkājot cilvēkus, bieži vien nolaupīja viņa adus vietas. Ja? Tad nebija tāda dabiska noslēguma par to, kur cilvēku varētu pieminēt. Ja? Viņš paliek kā tāds nenobeigts. Ar Laiceni mēs ne tikai nezinām, kur viņš ir abedīts, ja? Bet ļoti es domāju, hipotētisks arī viņa miršanas gads visās enciklopēdijās. Švābas enciklopēdijā miršanas gads vispār nav minēts, ja viņš atstāja šo jautājumu atklātu. Tad mūsu latviešu rakstniecību biogrāfijās dot to tradicionālo viņa miršanas gadu 38. gada 14. decembri. Ja, un kā atcerās laika biedri, kad 40. gados, kad pēc padomju okupācijas šeit bija 41. gadā, kādā rakstnieka sajietā, kādu no Laicena kolēģiem uzdeva jautājumus Maskavas atbraukušiem kolēģiem, kur ir un ko dara Linards Laicens. Tad viņiem tiek paskaidrots, ka Laicens ir kļuvis par tautas nodevēju, un viņa miršanas apliecībā, šis vārds miršanas apliecība tiek figurē vairāk kārt, esot minēts miršanas datums 1938. gada 14. decembris un diagnozes sirds nepietiekamība. Kas ir principā ticam lieta, zinot Laicena veselību, ja, un padomju cietuma apstākļus. Ja, galīgi nav neticam. Bet savulaik, gatavojams Laicena 100-gadus šo ekspozīciju, es atradu Rēņu muzeja fondos kādu vēstuli, kura liek apšaubīt šo faktu. Respektīvi, kur teiksim, rakstīts uzskatīt par dokumentālu pierādījumu, ka Laicens nav miris 38. gada 14. decembrī. Respektīvi, Laicens 40. gados kara laikā vēl ir dzīvs. Respektīvi, mums ir nolaupīt pat precīzi Laicena bojājas gads. Jā, un tā Jāņa Niedras vēstule piebildi tāda, ka Jānis Niedra un Linards Laicens bija apprecējuši māsas. Ja. Laicena kundze bija Olga un Ernestīna Niedras kundze bija māsas. Tā kā viņi bija tā tuvu rādi un tad viņi sakarībā tā saraksta. Un tad Niedra raksta, ka 42. gadā Latvijas valdība Maskavā, ja, tur Jānis Niedra tā laikā ir prezidijā kopā ar Ievu Paldiņu un citiem, ir saņēmuši no Laicena rakstīt vēstuli. Es šeit runāšu par citiem faktiem, kas ir ārpus šīs vēstules, jo Niedra kaut kad tādos atklātības brīžos ir vienam otram latviešu literātam pieminējis šo faktu. Ja. Vēstule esot bijusi rakstīta uz krekla manšets, domājams ar asinīm. Ja. Nu, tā vismaz viss uzsver, kas to vēstuli redzējuši ir. Un tajā vēstulē bija lūgums pārskatīt
laicenu lietu. Ja? Nu, Niedri rakstot tā. Tā bija rakstīta ar pusdrukas burtiem, uz audekla, tātad slepus iznest, ar lūgumu pārbaudīt viņa laicenu lietā izvirzītos apvainojums. Par vēstuli saņemšanu es no prezidija puses, Latvijas padomju sociāliskās valdības puses, uzrakstīja iesniegumu PSRS prokuroram un MGB ministram. To parakstīja arī Kirhenšteins un Paldiņa. Un lūdzu vēlreiz caurskatīt pret laicenu izvirzītos apvainojumus. Atbilde bija no īsa, no MGB ministra Ošužana Praviļna. Te ir gan dažādas versijas, ja, kā jau parasti par šīm lietām nav tāda konkrēta data un konkrēta priekšstata, bet stāsta dažādi. Pirmkārt, viens variants ir, ka stāsta, ka šī vēstuli gājas pa vertikāli uz augšu Latvijas valdībā un ka viņas tālāk virzība ir apturējis Vils Lācis, jā, rezolūcija, ka tiešām nodevējis lietu tālāk nevirzīt. Jā. Tāda ir viena versija. Nu, cik viņi pierādām vai nepierādām, to ir ļoti grūti pateikt, ja neviens tieši to redzējis nav, jā, vismaz no tiem, kas ir palikuši dzīvi. Nu, otra versija ir tā, ka šī vēstule tiešām ir bijusi nosūtīta. Jā, uz prokuratūru, ja, un var jau būt, ka taisnība šoreiz, varbūt, ka Jānis Niedre nemelo, ja, jo viņš raksta mūsu 42. gada raksts ir saglabājies. Man to pagājušā gadā, tas ir 55. gadā domāts, ja, rādīja Maskavas kara prokurors, lapodams laicenu lietu. Runa ir par to brīdi, kad tiek rehabilitēts laicens. Bet katrā ziņā laicenam viņam ir ievērojama vieta nevien mūsu literatūrā, bet arī mūsu vēsturē. Mūsu latviešu mūžīgais pretinieks bija vācietis. Un Krieviju mēs uztvērām gan pēc rusifikācijas perioda, es domāju, pagājušā gadsimta beigas, šī gadsimta sākuma, par pretinieku. Bet austrumos bija mainījusies situācija. Vācija pēc Pirmā pasaules kara lielā mērā nemainījās. Viņi palika kā agresīvs faktors latviešiem, kā tāds bīstams faktors Eiropā. Tad Krievija uztvēra kā jaunu formāciju, kā jaunu valsti, kas ir pilnīgi mainījusies, tad vairs nav bīstami, pietrūk tāda nepieciešamā piesardzība varbūt, jā, pret Orientu. Kas mums ļoti dārgi maksā. Jā, un kas ar lielā mērā ļoti dārgi maksā, jo es domāju, ka 40. gada mierīgi apstākļi, ja, kāda bija, kad ienāca šeit Krievu karaspēks, un šī varbūt tautas diezgan vienaldzīga attieksme pret šo faktu. Varbūt var teikt, ka tā ir vienaldzīga. Nekāda jau sajūsma nebija par Krievu karaspēku šeit. Bet ka uzskatīja, ka Krievu karaspēks šeit ir labāks nekā Vācu karaspēks. Jo bija tāda nepareiza izpratne par Krieviju izveidojusies. Kā mazāk bīstam. Mēs taču esam kāvušies visos karos šī gadsimtā. Kādi bijuši? Visās pusēs var. Un visās revolūcijās piedalījušies. Un kur jūs tādu tautu atradīsiet? Ja? Un ja es brīnos, tā pašapziņa jau ir iznīdēta, te ir okupācijas laikā jau tāda dezinformācija un tāds garīgs terors ir psihisks izvērsts, ka daudz ir pazaudējuši to apziņu savu. Bet es domāju, ja latvieši ar šodien, Latvijā, kas ir un jūtas nospiest joprojām kaut kā un bailīgi un tā tālāk, ja viņi pazītu savu vēsturi, vai ne, un ar vēl no kultūras mantojuma, kas ir ļoti liels, vai ne, bet kas tika nodots aizmirstībai okupācijas laikā, tā nav ko runāt. Tā jau tā pašapziņa būtu tāda, ka nenāciet pat tuvu mums, ja? Jeb pa 3 soļiem tā nostāt runājot. Apmēram tā. Tā es jūtu. Es nekad neesmu jūties kaut kā mazvērtīgs vai piederīgs kādai mazai, tādai nevarīgai tautai, nekādā ar trimdā. Vai ne? Es esmu mēģinājis apkarot latviešu vientiesību un muļķību. 2 lietas. Es zinu, ka es nevaru iznīdēt tās īpašības, tās ir cilvēcisks vispār, bet ir iespējams zināmā mērā ierobežot. Šogad neparasti plaša un krāšņa bija tradicionālā 1. maija demonstrācija. Tanī piedalījās 300 000 rīznieku. Plakāti un lozungi stāsta par to, cik sekmīgi norit padomju Latvijas tautas saimniecības atjaunošana un kultūras attīstība. Tribīnē valdības locekļi un Latvijas komunistiskās bolševiku partijas vadītāji. Kopā ar
visiem 1. maiju līksmi svinēja arī tie, kas dzimtajā Rīgā atgriezušies no tālā svešumā. Iznīcināt mēs nevaram, tā vienmēr būs. Un parādīsies jaunos veidos, bet ierobežot. Un tas ir, ja to var panākt, tad dažkārt tas nozīmē, ka izglābis no lielākas nelaimes. Ierobežot. Aizlikt kāju priekšā, lai nenotiek. Un man ir viens apcerējums, kas saucās, vai latvietiem obligāti jābūt vientiesīgam. Un es dodu atbildi, ka nav. Nav. Nekur nav teikts vai rakstīts, ka latvietiem neizbēgam jābūt vientiesīgam. Nav. Bet briesmas ir, ka viņš var tāds kļūt, vai ne? Un parādības ir bijušas, vai ne? Arī citās tautās. Teiksim tā, muļķība vientiesībā arī Zviedru tautā, kur es ilgi dzīvojos, arī tur ir baigi muļķība un vientiesība parādās, vai ne? Un tāpēc vienmēr ir svarīgi šitās parādības mēģināt aizskavēt, zināmā mērā, necerot uz milzīgiem panākumiem, vai ne tādi, jo tās ir īpašības, kas pastāvīgi paliks cilvēku sabiedrībā. Bet viņas var ierobežot, un to vajag darīt arī ar jautru un priecīgu prātu. Padomju Latvijas galvaspilsēta Rīga. Šogad neparasti plaša un krāšņa bija tradicionālā 1. maija demonstrācija. Tanī piedalījās 300 000 rīdzinieku. Plakāti un lozungi stāsta par to, cik sekmīgi norit Padomju Latvijas tautas saimniecības atjaunošana un kultūras attīstība. Tribīnē valdības locekļi un Latvijas komunistiskās bolševiku partijas vadītāji. Kopā ar visiem 1. maiju līksmi svinēja arī tie, kas dzimtajā Rīgā atgriezušies no tālā svešumā. Šīs plašās svinības spilgti demonstrēja latviešu tautas nesatricināmo uzticību savai padomju tēvzemei. Kurš rīcinieks gan neatceras vagonu rūpnīcu Vairogs, kas atrodas aiz gaisa tilta. Rekonstruētā un ar jauniem korpusiem paplašinātā modernā rūpnīca tagad ražo komfortablus elektriskos vilcienus. Vēl pirms dažiem mēnešiem Aleksandrs Meirāns cirta mežus, dzīvodams Beverinas nometnē Rietumvācijā. Atgriezies dzimtenē, viņš iestājās darbā Vairoga rūpnīcā,
kur apguva elektrometinātāja specialitāti un tagad jau strādā patstāvīgi. Ik mēnešus vienmēr vairāk elektrovilcienu izbrauc caur vairoga fabrikas vārtiem un dodas uz valsts dzelzceļa maģistrālēm. Šai darbā savu daļu ieguldījis arī elektrometinātājs Aleksandrs Meirāns. Trīs gadus svešumā krīda Adolfs Gulbis. 1944. gadā hitlerieši mobilizēja savā armijā. Kad 1947. gada novembrī Gulbis atgriezās dzimtenē, Krimuldas pagastā viņš saņēma mājas un zemi. Priecīgi tagad saimnieko Uljana Gulbis. Lūk viņu bērni. Lidija, Ruta, Karijs. Vidbrīžu mašīnu traktoru stacija palīdz Gulbim zemi apstrādāt. Tā savu jauno dzīvi uzsāka zemkopis Adolfs Gulbis. Uzmanību! Mūsu mikrofona priekšā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors Stradiņš. Lūdzu. Tautas brāļi svešumā. Es griežos pie jums ar aicinājumu. Atgriežaties dzimtenē. Ikvienu no jums šeit sagaida darbs, labklājība un stabila vieta dzīvē. It īpaši es griežos pie jums, mani kolēgas zinātnieki. Nekad vēl Latvijā zinātnes un kultūras darbiniekiem nav bijušas pavērtas tik plašas iespējas un perspektīvas kā tagad. Kā piemēru tam varu minēt pats sevi. Kā Latvijas Republikas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis vadu nesen nodibināto Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūtu, kur turpinu vēža slimības pētniecības darbu. Esmu laimīgs, kā varu sekmīgi turpināt arī savu pedagoģisko darbu Latvijas universitātē, apmācot mūsu nākošos ārstus. Veselības aizsardzības ministrijas Zinātniskā medicīniskā padomē kopā ar mani plašu organizatorisku darbu veids profesori Miķelsons, Balodis, Rudzītis, Bieziņš, Kalvelis, Burtnieks, Šmits, Liepukalns, Būne un citi. Mēs gaidām mājās, kolēgas, arī jūs, lai kopā strādātu un virzītu uz priekšu latviešu tautas zinātni un kultūru. Valmiera. Tāpat kā visās padomju Latvijas malās, arī skaistās Gaujas krastos līksmi skan mūsu dainu melodijas. Visa Latvija gatavojas dziesmu svētku 75 gadu jubilejai.